lokāmā sakabe un atsevišķi 360 grādu. Tas jums sen? Nē, viņš principā nesen mums kaut kādi 2-3 mēneši atnāca. Aiziem klāt. Mēs bijām aizbraukuši oktobrī uz Vācijā uz Šāferi. Jā. Un viņiem tur bija viņš tikko atnācis. Un tad viņi arī prezentēja mums. Tas, kā es to redzu, ka vācieši ļoti negrib izkāpt ārā no savām tradīcijām darbos. To zviedru, skandināvu tiltrotatoru viņi tā kā negrib pieņemt. Viņi negrib pieņemt, jā. Un šis, es redzu, ir tāds viņu interpretācija, manuprāt. Jā. Kad viņi sakombinē lokāmo mehānismu, kas pats par sevi jau ir super lieta, un to rotāciju viņi atstāja pie kausa, nevis pie visiem. Jā, jo te arī forši ir tas, ka, ja tev ir tiltrators sakabe, tad tu nevar uzlikt tranšē kausu. Jo tev ir cilindri, tu nevar izrakt viņu dziļi. Tā doma, lai tu tiktu iekšā dziļumā. Šito tu noņem nost un roc ar rokamo, cik tev vajag dziļi. Ja tev ir tiltrators sakabe, tad tev ir sānos cilindri un tu vari izrakt reāli kausu tiesu. Sava loģika ir, noteikti. Ar šito noņem viņu noāķē nost un roc. Zviedri vairāk aiziet to ceļu, viņš jebkurā gadījumā locīsies, grozīsies, jebkas, kas viņam ir apakšā, šeit ir atkal. Jo principā tā jau rotācija vajadzīja tikai planējuma kausa, no rokamo kausa tu rotāciju nekad neizmanto. Ļoti reti, kad kaut kāda kanalizācija kaut kur vai paša. Tas pagrieziena leņķis 180 grādus šeit sakabēja, tas ir kapitāls. Tas ir kapitāls, jā. Tiltratators, starp citu, tā nelokās. Viņš nelokās, viņam nav 90 grādus, katrs puses viņam ir kaut kāda 75. Viņš bišķiņ pat ieliekās. Pat mazāk. Un vēl kas ir foršie sakabē, ka viņiem var likt klāt atskaldām āmuru. Ļauj. Jā, pie šīs sakabes ļauj likt atskaldām āmuru klāt. Iztur. Labi. Tas ir apliecinājums tam, ka viss, lai cik liktos, viss jau ir izdarīts, izdomāts, izrēķināts, kur ir kaut kas jauns. Kur ir, jā, tieši tā, jā. Mums arī nomā īstenībā viņš ļoti pieprasīs, mēs viņu sākām prezentēt, ļoti daudz prasa tieši to. Tieši to 360? Tieši 360 grādu, jā. Bet ūdensvads, kanalizācija, celtniecība tādiem darbiem, vai ne? Jā, bet tas ar principā finišam. Tur kā vajag noplēnt. Taisa, nezinu, trotuāru tagad tur taisa no pa Ulbroku. Viņiem vajag to zaļo zonu un tieši viņiem rēt, ka viņi var tur sarotēt, kā vajag no vienas otras puses uzvilkt. Bet tieši uz finišu darbu. Ulbrokā viņš strādā? Viens strādā Ulbrokā, jā.